Labdien, labdien visiem! Nu, ko nedēļa jau ir ieskrējusies, jau ir otrdiena klāt, un mēs ar Annu, jūs jau redzat, ka neesmu viena, izlēmām iznākt tiešraidē, lai parunātu par mums abām ar Annu tuvu tēmu, sirdī tuvu tēmu, tad tie ir uztura bagātinātāji. Un mēs padalīsimies savā praksē, kas tad ir tie regulārie uztura bagātinātāji, ko mēs katru dienu lietojam. Ir arī tādi, ko pēc vajadzības mēs lietojam. Un beigās padalīsimies ar tādu kā kopsavilkumu rezumē, kā tad, tā praksē esam sajutušas, ka mūsu veselības kvalitāte ir uzlabojusies. Čau, Anna! Tā. Paldies, ka piekriti sarunai, jo es domāju, tā ir tiešām mums abām sirdī tuva tēma, vai ne? Jā, noteikti. Nu jā. Jā, ar ko tad mēs iesāksim? Iesāksim ar to, tātad, kā jau minēju, ko tad mēs, Anna, lietojam regulāri? Un laikam došu vārdu tev sākumā padalīties, un tad es arī padalīšos. Kas tad ir regulārie esences uztura bagātinātāji mūsu ikdienā? Man ikdienā ir katru rītu pieceļoties, es uzsildu tējkanu, ūdeni ķermeņa temperatūrā un lielo karoti esens želejas, aloe vera. Jā, aloe vera, un izdzeram, vīrs arī, izdzeram vienu glāzi. Pēc tam mēs gatavojam brokastis, un kaut kur apmēram pēc pusstundas tad mēs ēdam brokastis. Tas ir pirmais. Iedarbināt kuņģa darbību, teiksim tā. Pēc tam, kad mēs paēdam brokastis, mēs lietojam omega-3, 6, kas ir arī Essence kompānijas, un vitamīnu, kolostrum ar vitamīnu D. Un tad kaut kur pēc kaut kādām pāris stundām es padzeru tēju, un es tad lietoju aloe vera ar Q10. Tā kā man ir problēmas ar sirdi jau ilgstoši, jau ir gandrīz 20 gadu, tad tas man tā kā dod spēku un arī sirds muskuļim spēku sūknēt asinis. Tas ir tas, kas ir ikdienā katru dienu. Vakara pusē neko nelieto? Vakara pusē es lietoju flovenu un pure. Kādam nolūkam tu esi izvēlējusies kā ikdienas produktu? Pure es lietoju drusciņā agrāk, kaut kur uzreiz pēc vakariņām, jo ir problēmas ar kuņģiem, vispār gremošanas sistēmu kā tādu. Un tas ir ļoti labi. Tad es varu normāli gulēt, un man nespiež, nav tās vairāk tādas spiediena sajūtas kuņģī. Normālāk pārstrādā barību. Jā, un floven, cik es atceros, tev arī ir kaut kādas problēmas ar asinsriti, vai ne? Jā, flovenu pēdējā laikā es lietoju pārsvarā tāpēc, ka man operācija bija jābūt, un līdz ar to pēc iespējas asinīm bija jābūt šķidrākām, un es izvēlējos viņas šķidrināt dabiski, tieši ar flovenu. Un tad es lietoju kaut kur, apmēram stundu pirms gulētiešanas. Jā, cik es atceros, varu piemetināt, jo cilvēkiem ir dažāda jutība kuņģiem, jā, par cik piperīns ir pievienots flovenā, jā, citreiz to tableti piešaujot nedaudz pie mēles, var just to asumiņu, jā, ka tas piperīns, bet tā ir sastāvdaļa, kas palīdz maksimāli uzsūkties organismā, citām vielām, jā, lai maksimāla iedarbība būtu no uztura bagātinātāja. Līdz ar to tiešām vēlā vakarā, kā es vīru citreiz lamāju, tad, kad viņš flovenu dzēra, pirms paša miega. Es saku, nevar tā, jo smagums, tas piperīns, viņš ass, jā, un varbūt tā jutība citam var parādīties. Bet es teiktu, jā, uzreiz pēc vakariņām, ja vakariņas kāds, lieto 6, 7, nevēlāk, jā. Tā kā, jo, tomēr asas lietas kā kuram, tu pati minēji, ka tev ir kuņģa problēmas, tā kā arī ar to jāskatās, kā ko lietot, jā. Es sākumā arī ķēru tāpat, pirms paša miega, bet, tas asums jutās. Jā, tāpēc es saku, jā. Un tad, kad es sāku lietot jau, tikko paēdusi nesen, tad tas pazuda.
Tieši tā, tiem, kam ar kuņģi problēmas, es saku, ir jāskatās uzreiz pēc vakariņām vislabākais, ar pietiekamu ūdens daudzumu, jā. Tas ir numur 1 noteikums, ja mēs ikdienā lietojam dažādus uztura bagātinātājus, meitenes un zēni, jādzer pietiekoši daudz ūdens, jo es uzreiz tādas asociācijas pastāstīšu gadījumu, ka cilvēkam var kaut kas uz ādas parādīties, kaut kādi pumpiņas, izsitumi, ja, un cilvēks domā, oi, nē, man tas uztura bagātinātājs neder, viņš kaut ko man sliktu izdarīja, ja, bet patiesībā viņš caur ādu izdzina ārā to sliktumu, kas tev bija organismā, bet tu nepietiekoši dzēri ūdeni. Ja būtu cilvēks dzēris pietiekoši ūdeni, tas tika, tā kā dabīgā veidā tiek izskalots ārā, ja, caur urīnceļiem. Bet ja mēs nedzeram pietiekoši, tātad kuri caur ādu izdalās, ja, visas pumpiņas, visas sliktās vielas un tā tālāk. Tā kā, mīļie draugi, kuriem ir problēmas ar ūdens dzeršanu, tad uztura bagātinātāji piespiež mums dzert ūdeni pietiekošā daudzumā. Tas ir tas pozitīvais, jo man pašai ir ar to problēma. Jā, nedaudz atgriežoties uz to rīta ritmu, ko tu minēji, no rīta tu lieto kolostrum ar D, vai ne? Jā. Un omegu. Omegu kādam nolūkam, to arī tā kā es sirdī vairāk, jo omega arī daudzas funkcijas veids. Omega es lietoju gan sirdī, gan locītavām. Aha, jo es zinu, jā, ka tiešām. Jo vīrs arī lieto, viņam ar locītavām ir problēmas, viņš lieto tos produktus drusku savādāk nekā es, bet, viņš arī regulāri lieto. Aha. Es lietoju aloe vera kaut kur pusdienlaika apmēram, bet viņš lieto aloe vera ar bosvēliju. Viņš lieto vakarā. Viņš nedzer flovenu, viņš nedzer pura, bet viņš lieto aloe vera ar bosvēliju. Aha, jā, bosvēlija ir tā, kas mums dabīgi ražo kolagēnu organismā, tā kā arī ļoti svarīgi, jā? Viņam ilgstoši bija padugra, un viņš visu laiku, viņam ļoti sliktā stāvoklī bija visas locītavas, tad tagad viņš jau visu laiku lieto to aloe vera plus bosvēlija un ar pārtraukumiem kolagēnu. Tā ir bombīgs tandēms, teiksim tā. Ja dzer gan kolagēnu, gan bosvēliju, tas, es nezinu, man liekas, labāka tandēma nav. Roka bija valsta, viņš dzēra, visu laiku gan kolagēnu, gan bosvēliju. Jā. Lūk, tas ir tava tā ikdiena. Labi, ieskicēšu nedaudz arī es, kas tad man ir tas ikdienas rituāls ar kādiem uzturu bagātinātājiem. Mana diena sākas ar 2, tātad es pabrokastoju. Citreiz tā kā to, Anna, arī ar alvejas ūdens glāzi, man to vajadzētu ieviest kā regulāru, bet es pēc sajūtām. Tad, kad man prasās pēc nakts, es to rīta glāzi ūdens ar alveju arī iedzeru, bet citreiz man tā ir vakarpuse, kad varbūt, nezinu, kaut kāds smagums vai gastrīts nedaudz atgriežās, uzdarbojās, kaut ko smagāku es apēdus. Es tiešām lietoju alvejas želēju pēc sajūtām, ja? Kamēr es runāju, bišķi varbūt tev mikrofonu atslēgšu, ja? Lai nav traucēkļi kaut kādi. Lūk, tātad pabrokastoju. Pirmais, ko izdaru, tātad izdzeru 1 kapsulu ar Hedes. Kas tad ir Hedes? It kā rakstās tas vairāk tāds uztura bagātinātājs, kas ikdienā rūpējas par mūsu galvas sāpēm, lai viņas nebūtu mums tik bieži, bet ja ir, tad lai mazinās šīs galvas sāpes. Un daudzi mokās ar regulāru migrēnu. Citi tiešām ar migrēnu ir tā, ka kaut kādas laika maiņas ārā, laikapstākļi vai spiediens vai kaut kas cits un uzreiz milzīgas galvas sāpes. Un, protams, ar to sadzīvot ir ļoti, ļoti grūti. Citiem ir trokšņi ausīs vai kaut kādi citi iemesli. Un šis tātad uztura bagātinātājs ir jaudīgs ar to, ka tur ir B6 un B9 vitamīns, jā. Arī tas pats izdaudzinātais koenzīms Q10, jā, Anna, ko tu lieto ar alvejas kapsulām kopā, ginkgo biloba, kas arī uzlabo atmiņu, tātad rūpējas par mūsu nervu šūniņām un atmiņu, melnais pipars atkal, kas palīdz uzsūkties citām vielām, jā, un man ļoti patīk, kā šī kapsuliņa izskatās. Jūs jau gan jau bildēs esat redzējuši, nevarēšu parādīt. Tādas bumbiņas iekšā sastāvā, tās interesanti, kad dzer nost jūti, ka bumbiņas noslīd lejā ar visu kapsulu. Lūk, un es pati kāpēc lietoju, jo
Citam ir galvas sāpju dēļ, bet es nedzeru galvas sāpju dēļ. Es Hedesu lietoju, jo man sajūta, ka rīta cēliens ir daudz možāks, es ātrāk pamostos, es spēju koncentrēties darbiem, jo, tomēr, ņemot vērā, cik maz mums ir saules, reizēm rīta tas cēliens ir ļoti tāds, lēnīgs, jā, bet man ar Hedesu tas kļūst ātrāks, es ātrāk pamostos, ātrāk fokusējos lietām, un, tiekšu tā, tas tiešām mans ikdienas produkts. Es neņemu ļoti lielus pārtraukumus, maksimums 1 nedēļu vai 2, lai gan ieteicamais ir 1 mēnesi pēc 3 mēnešiem, jā, pārtraukt, atpūsties, un tad var turpināt lietot. Tā par jebkuru uzturu bagātinātāju iesaka, ja? Bet tas tiešām numur 1 manā ikdienā. Tālāk es, Anna, tieši tāpat kā tu, lietoju omegu, un es esmu jau dalījusies tādēļ, ka man ir vairogdziedzera problēmas, kas ietekmē arī sirdsdarbību. Man reizēm ir aritmija, reizēm ir tādas kā sirdskaules guļot uz kreisā sāna, bet, ja es omegu dzeru, man sirds, principā neliek par sevi manīt, ka kaut kādas problēmas būtu, ja? Tas ir tiešām mans ikdienas produkts. Tā eļļiņa ir īpaša ar to, ka tā ir augu eļļa, ja, ar bagātīgu omega sastāvu. Tas nav dzīvnieku eļļa. Un izrādās, es tikai kaut kad pirms pusgada uzzināju, ka arī briļainīšiem ļoti vērtīga ir omega, jā, tātad visiem, kam ir ar redzi problēmas, ļoti, ļoti labi ir omega. Un, ja nekļūdos, bija pat ienākusi no partneres atsauksme, ja viņai laikam ir lasīšanai brilles, ka viņa atnākot no darba, Anglijā atnākot uz darbu, noskenē kartiņu, ja, ka atzīmējas, ka viņai ir darbā, tur vajag kaut ko izlasīt laikam, un viņai vienmēr, tā actiņas tā kā saspīlēja, ka grūti izlasīt. Un viņa teica, sākot lietot omegu, tiešām neko ikdienā citu nemainīja, viņa atklāja, ka viņai ir sāsinājusies tā lasītspēja, ka viņai vairs nevajag tās brilles tik daudz, jā, tāds ir uzlabojums reālais no cilvēka. Tā kā jā, es ar dubultšāvienu gan sirsniņai, gan briļainītim, jā, lai labāk būtu, un, protams, jau fonā neitrāli palīdz arī pārējām lietām. Ko, ejam tālāk. Mans cēliens, teiksim, pēcpusdienā, tas ir kolostrum ar D. Atkal jāpiemin slavenā saule, kura neapciemo mūs tik bieži, jā, un vitamīna D trūkums praktiski ir, es nezinu, ļoti daudziem cilvēkiem, jā, ja analīzes nodod, tad D vitamīna deficīts uzrādās, jā, ka nav pietiekošā daudzumā, bet lietojot kolostru mums ir ļoti labi rādītāji arī tiem, kam jau bijusi kritiskās robežas vai arī, daudz maz turās, bet, vēl nepietiekoši, arī diezgan labi uzlabojumi, tā kā mēs dzeram šo, jo pirmpiens un vēl klāt D vitamīns, dubultšāviens, jo pirmpiens ļoti, ļoti vērtīgs. Un Anna mūsu, kā lai saka, vitamīni, ko mēs saucam par našķiem, tas ir C vitamīns, ko ir iemīļojusi visa ģimene, it īpaši mūsu bērni un mazbērni, Anna, vai ne? Jā, končas. Končiņas, vai ne, konču vietā, un, cik es zinu, Anna ir teikusi, katru atbrauc ciemos, kur ome tavas tā končiņas stāv, jā, uzreiz pirmais jautājums. Šoreiz viņa atbrauca lieldienās un teica, Oma, pie tevis tur jābūt pastilām, jābūt C vitaminām un vēl tādām paciņām. Redz, jau visu zina, kur kas omē ir un ko var, kā saka, izprasīt. Un kā izskatās. C vitamīns piebilst nav ko, C vitamīns ir viens no pamata vitamīniem, kas mums organismā ir vajadzīgs, jā, un mēs lietojam pilnīgi visa ģimene katru dienu. Pārtraukums ir tikai vasarā, tad, kad reāli mēs zinām, ka mēs pietiekoši varbūt to pašu ogas uzņemam, lai gan es zinu, ka arī ar to grēkojam, nav iespējams apēst cik tur bija 5 kilogrami zemeņu dienā, tas ir pietiekams C vitamīna daudzums organismam. Nav reāli, Anna, apēst 5 kilogramus zemeņu, vai ne? Tad es labāk vienu kapsuliņu dabīga C vitamīna sasūkāju, un es zinu, ka organisms saņem vajadzīgo. Jo vasarā jau arī tā ir, kas pērk varbūt kaut kādas apstrādātās zemenes, varbūt nav no vietējo zemnieku, tā kā, kā kuram ir paveicies, citi veikala augļus lieto, tā kā tur arī jau nav vairs tie C vitamīni, tā kā tā, tie ir regulārie. Pārējam uz nākamo tātad.
Uztura bagātinātāji, ko lietojam pēc vajadzības, jo arī tādu mūsu ikdienā ir daudz, un Anna, dodu vārdu tev, kas tad ir tie, ko tu pēc sajūtām, pēc vajadzības paņem no plauktiņa? Tā, pēc vajadzības es paņemu SNBio. Tas ir tad, kad ir kaut kādas, problēmas ar zarnām, ar kuņģi, ar kaut kādus vīrus, kaut kas tāds. Tad es vēl lietoju chili coat. Tas ir tādi, arī tāda kā želeja. Tu domā želejiņas tās, kiršu želejas, ja? Tās kiršu želejiņas, Par rokai varbūt uz galda parādīt pats, ja nav par rokai? Ir. Parādi, jā. Chillout, jā. Šobrīd mums ir izpirkts veikalā. Jā, izpirkām mēs riktīgi aši. Bija labs piedāvājums. Man bija nopirkt sakarā to, ka es te gatavojos tai operācijai, un man tur, lai mierīgāk gulēt, lai viss tas, un es maksimāli pirms tā visa, es tur dzeru visu iespējamo, un tad, kad es uztaisīju visas analīzes, kas man bija nepieciešams, lai es varētu to operāciju vispār kā tādu veikt, es biju, ļoti, ļoti patīkami pārsteigta, kad man visas analīzes bija normā. Pat mana mirdzaritmija bija, kā dakteris teica, labākajā variantā, kāds tavā gadījumā var būt. Super. Cukurs un holesterīns un viss bija normas robežās, līdz ar to varēja droši veikt operāciju, un paldies Dievam, viņa tiešām veiksmīgi, viss kārtībā, tā ka tikai tālāk ir jādzīvo un jāuztur sevi kārtībā. Profilaktiski kārtībā. Tā kā mēs parasti arī atgādinām cilvēkiem, ir jāsāk par sevi rūpēties laicīgi. Negaidam, ka kaut kāda slimība vai problēma atnāk un pieklauvē negaidot mums pie durvīm. Ja, ja mēs ikdienā veselīgu dzīvesveidu uzturēsim, kopā ar šiem te palīgiem, kas, protams, neaizstāja, neuztura neko, tas ir tā kā palīgi instruments, bet ja tas ir dabīgs, tad tas netraucē mūsu imūnsistēmu, tas tieši atbalsta imūnsistēmu un organisma darbību. Tāpēc es uzskatu labāk agrāk nekā atlikt, kā mana omīta, vīra omīta kādreiz teica, Dace, tu esi malacis, jo es par veselību sāku domāt tikai pēc 50 gadiem, un tas jau bija daudz par vēlu. Tad, kad jau ar saivu zāļu gāja, teiksim, katra diena bija ar veselu saivu zāļu, un tur bija gan cukura diabētam, gan spiediens un kas tuk nē. Mēs vienā brīdī skaitījām, ja nekļūdos, bija minimālais 12 tabletes dienā, tas ir šausmīgs daudzums, un tā ir sintētika, līdz ar to iedomājies, kāda reakcija uz aknām, uz nierēm un visu pārējo. Tāpēc man prieks, Anna, ka tu arī savā vecumā izvēlies dabīgas lietas maksimāli, iespēju robežās, un tev tas arī palīdz. Jā, tu jau nosauci, vai ne, visus, ko tu, vai vēl nenosauci līdz galam, ko tu vēl lieto pēc vajadzības? Jā, es vēl lietoju laktoferīnu, monolaurīnu. Tas ir tādos gadījumos, kad ir kaut kāda vīrusu vai baktērijas infekcija, baktēriju infekcija kaut kāda. Gan jau arī jogurts tas pats tiek tapināts mājās. Jā, jogurts arī, principā viss kaut kas ir. Jā, tieši tā. Man arī, ko man piebilst, principā, kā man ir bērni mazi, jūs jau saprotat, no skolas arī ir diezgan bieži tiek atnestas, gribot vai negribot, kaut kādas vīrusa infekcijas, un kā jau Anna minēja, es nevaru iedomāties savu aptieciņu bez SNBio. Tātad jogurts tomēr gatavojas 8 stundas, un ja vajag akūti steidzami palīdzēt vēderam un zarnu traktam, tad SNBio ir tas ātrais variants, kamēr jogurtu mēs uzliekam un viņš tiek pagatavināts. Caurejas, vemšanas gadījumā, kaut kāda, teiksim, pēc antibiotiku kursa mēs lietojam SNBio kapsulas. Tātad tas ir tas produkts, kas vienmēr ir plauktiņā, bet lietojam pēc vajadzības. Burtiski tagad piemērs svaigākais. Vakardien nemāku izskaidrot, mazākais puika sūdzas par vēdera sāpēm tieši pēc ēšanas.
Vakar aizgāju skolu, it kā, saka, jā, tā jocīgi bija un atnāca mājās. Šodien es viņu atstāju mājās, jo atkal tieši pēc brokastīm jocīgi vēders sāpot. Pagulēja, pārgāja, bet abas dienas es devu tātad šo te Esin Bio, un pēc kāda laika viņam arī uz glāzi uz mazu glāzīti uztaisīju ūdeni ar alvējas dzērienu. Tam vajadzētu sakārtot, ja nekas tāds nopietnāks nav uzradies, jo cita iemesla es neredzu, gan jau kaut kāds vēdera vīrusiņš jokainais. Tā kā šis ir mūsu palīgs. Un kā jau minēju, tad, kad ļoti kārojās, vismaz reizi nedēļā cenšamies gatavot probiotisko jogurtu, tas ir dzīvais baktēriju jogurts. Tiešām mega atbalsts. Man liekas, šis produkts ir tas, kas visbiežāk tiek minēts pērļu lādē no uztura bagātinātājiem, jo tas ir kā jogurts, viņš tiek lietots gan desertu veidā, gan pie salātiem, gan mērcītes zaļumu var taisīt, kas, mīl varbūt kādus našķīšus, tos pašus kiplo grauzdiņus pamērcēt mūsu jogurta mērcītē, ļoti dažādā veidā. Un uzturēt ikdienā tātad zarnu traktu kārtībā, kuņģa darbību, jo es, kā jau minēju, man ir gastrīts, man ļoti prasās atbalstīt visu šo te sistēmu, lai viņa kārtīgi strādā un kā saka, nav kaut kādas problēmas. Lūk, un ļoti iemīļots arī, ko es lietoju pēc vajadzības, un, protams, jāsaka, gribās daudz retāk, bet gadās saķert kaut kādu tādu kairinošu klepu, kas aiziet uz plaušām, un man ļoti palīdz laktoferīna tabletes. Mēs viņas partneri saucam par dabīgajām antibiotikām. Kāpēc dabīgajām? Jo laktoferīns tā ir olbaltumviela, kas atrodas arī nelielos daudzumos mūsu organismā. Lūk, tādas rozā tabletes, ko es dzeru profilaksē tātad vienu dienā, bet ja es jūtu, ka man akūti sākās kaut kāds liels klepus, neievelkot šo problēmu, es iedzeru pirmās 3 dienas pa 2 kapsulām, pēc tam pārējot uz 1. Un es šādā te veidā nekādas ķīmiskās antibiotikas neeju prasīt daktarim, es tieku krastā ar laktoferīnu, un ja ir, tai mirklī monolaurīns mums šobrīd nav pieejams, bet ar laktoferīnu esmu šīs dienas jau uzlabojusi. Klepus pa dienu nemoka, drusciņu vēl pamoka vakarā ejot gulēt, bet uzlabojumi ir ļoti jūtami. Tā kā šie ir tie tādi 3, ko es vēl pārējos neminēju, bet top produkti, ko vienmēr var atrast manā mājas aptieciņā. Kaut kā tā. Un noslēgumā, Anna, padalāmies ar to, ar saviem novērojumiem, kā tad ir mainījusies mūsu veselība kopumā. Jo tev, Anna, arī taču ir bijusi dzīve pirms Esens un ar tagad Esens. Tu kaut kādus uzlabojumus, novērojumus vari pateikt gan sev, gan vīram. Droši padalies nobeigumā. Jā, es tā teikt, man ir dabiski uzlabojušās analīzes. Tas pats holesterīns, tas pats cukurs. Protams, tas nav nekādas zāles, kas tur momentā to visu izdarīs. Tas ir jālieto regulāri, jādzer ūdens, fiziski jākustas, jāstaigā, jāmingro, un tas viss komplekss kopā ir jūtami uzlabojas veselību, kuru es sargāšu tā, kā viņa man tagad ir. Es uzskatu, ka savos gados es daudz maz jūtos jūtami labāk, un attiecīgi arī uzturēšu to tā, kā es uzturēju tā, kā es pēdējā laikā to visu pacēlu. Un tagad man ir jāuztur tā, kā tas ir. Jā. Tur nav tā viegli pie tā visa pierast, bet, tagad man tā jau ir ikdiena. Tas ir tavs dzīves stils. Tu esi veselības to kvalitāti pārvērtusi kā dzīves stilā. Tu uzturi to katru dienu, vai ne? Jā, man tas jau tā kā pat par sevi saprotams. Vajag un daru. Jā. Tieši tā. Un mēs esam dzīvespriecīgas un smaidīgas, jā. Pastāsti nedaudz ieskicē. Es zinu, ka sākumā, kad tu sāki lietot Esens produkciju tieši no veselības produkcijas, ka tavs vīrs bija skeptiķis, un kā mainījās aina laika gaitā? Pastāst no personīgās pieredzes. Jā, pirmais gadījums, kad viņš teica, kur tu atkal ielīdi, ko tu atkal kādas muļķības izdomāji? Es saku, labi, muļķības, kā tu gribi, tā tu arī domā. Paies laiks, gan jau redzēsi. Notika viņam, problēma bija, notika nelaimes gadījums, viņš salauza roku.
nu, tā ļoti nopietni elkonī, un tagad es viņam saku, ko tu gribi? Vai tu dzersi tās pretsāpju zāles, vai es tev piedāvāju, izstāstīju, no kā tā rokas stāv anatomiski un piedāvāju to tātad aloe vera ar bosfēliju un kaluģienu uzreiz. Plus vēl tātad kāju krēms ar bosfēliju, tas smērēja tātad to roku. Un tad, kad viņam tā roka sadzija, laiks noteikti pagāja, bet viņš tagad skalda malku, visu dara ar to roku. Neskatoties uz to, ka tas kauls bija vienkārši nolausts, nevis tur ieplīsis, bet nolausts. Un tagad jau viņam iesāpējās galvā aizmugurē, viņš man saka, paklausies, tur pie tevis ir kaut kas, man te kaut kas aizmugurē sāp galva. Es saku, jā, vot ķedes. Tad viņš 2 mēnešus, jau 2 kapsulas palika, faktiski 2 mēnešus. Pēc 1 mēneša viņam jau tā galva pārgāja, nesāpēja vairāk. Aha. Bet viņš saka, cik tam man to visu jādzer? Saku, vēl mēnesi padzer. Ot viņš beidz jau otro, tagad viņš taisīs pārtraukumu. Aha. Paskatīšos, kas būs, kā viņš saka. Jā. Bet, redz, kā skepse ir atkāpusies, jo dzīve piespieda ar reālām dzīves situācijām pamēģināt. Kāpēc skriet uz aptieku? Ja zina, ka sievai ir labi dabīgi līdzekļi, un tomēr to skepsi pārvarēja. Jā, un tagad viņš pats katru dienu dzer, un te mums beidzās tā omega. Viņš saka, kā? Mums omegas nav? Nav atvedis šodien, bet šodien nav. Tas tā kā, jā, tas arī man vīrs reizēm arī, viņš man nebija baigais skeptiķis, bet, ar laika gaitā vispār pārliecība momentāli ir pieaugusi. Mums, kā jau visiem zināms, numur 1 ir kolostrum ar D un C vitamīns, tad viņš bieži vien, ko? Mums nav plauktiņā kolostrum vai C, es saku, ir, brauc. Un tad vai ceļā kā tev, Anna, vai tiešām vienkārši, tur 2-3 dienas, kamēr ir pasūtīts un atnāk, jā. Tā kā, jā, ir ieradums jau, ne ieradums, tas ir pozitīvs ieradums, dzīves stils, kas prasa, jo tu jūti tos uzlabojumus, jā, kāpēc, piemēram, vīrs atgādina par kolostrum, jo viņam ļoti krasi mainījās alerģijas, kvalitāte, jo, kad no īrijas atgriezāmies, daudz zina šo stāstu, viņam bija putekļi, mitrums, pelējums, no šīm te akūtajām lietām, sarkanas acis, tekošs deguns, tad pa šiem gadiem mēs esam šo problēmu ielikuši rāmjos. Viņa eksistē, bet viņa ir rāmjos. Tātad uzturam kārtībā sevi, nepieļaujam, ka uzplaiksnī momentāli, jo, piemēram, tikai reizi gadā padzeram, jo mēs regulāri organismu stiprinam ar to, jā. Jā, un tātad kā mainījusies veselības kvalitāte, Anna jau pateica, labākais pierādījums ir analīzes, vai ne? Tā tas arī ir. Manā gadījumā man tie ir personīgie novērojumi, jo es iestājos kompānijā bērnu veselības dēļ, jo tas bija prioritāte, ka es viņiem vēlējos uzlabot un teikšu, kā ir. Protams, nepaiet dzīve bez slimošanām, bet tagad pa šiem 5 gadiem, kopš esmu kompānijā un profilaktiski visa ģimene rūpējamies par sevi ar šiem uztura bagātinātājiem. Pie ģimenes ārsta pēc kaut kādām sintētiskajām zālēm es negriežos, godavārds mīļie. Maksimums, ko es nopērku, tas ir ibumetīns, ja kaut kādas stiprākas sāpes, man personīgi. Vai arī, nezinu, kaut kas varbūt šeit degunam bērniem vajadzīgs, bet tā pa lielam no sintētiskā gala es vairs neskatos plauktos, un man par to ir milzīgs prieks, jo teikšu, kā ir, jo paziņu lokā skatoties, kādam tur ar ausīm problēmas, ar kaut ko. Viņš ko dara, protams, viņš iet pie doktora, jo tā ir akūta problēma, bet es jau pa 5 gadiem šos palīgus esmu salikusi, kas pie kādām vajadzībām, piemēram, ja man ir auss iekaisums vai kas, es reāli pat esens klāstā zinu savus palīgus. Tātad antibiotikas man aizvieto laktoferīns, ārpusē ausies smērēju kāju krēmu ar bosfēliju, un katrai problēmai, ja tāda uzrodās, man ir savs palīgs, un man nevajag skriet uzreiz uz aptieku vai pie ģimenes ārsta. Un es dzīvē esmu pateicīga, par šiem te uzlabojumiem, ka man vienmēr ir par rokai šie palīgi,
bērni slimo mazāk, ja slimo, tad daudz vieglākā formātā, kaut kādi kādreiz bija bronhīti un ziļie ilgie klepi, tādu mums vairs nav. Un tādi paši rotavīrusi, vēdervīrusi ļoti reti, ja viņi ir, bet ātri apstādinam, ja kaut kas uzrodās. Tā kā principā veselības kvalitāte krasi ir mainījusies. Un iesaku nobeigumā katram rūpēties profilaktiski un negaidīt, ka šī kaut kāda problēma no zila gaisa uzrodās un, teiksim, bojā šo te veselību. Uzturam sevi kārtībā ikdienā. Tas ir daudz vienkāršāk. Piekritīs, Anna? Jā, es svaigu gadījumu pastāstīšu. Super. Šodien no rīta piecēlos sāp ausis. Nezinu, ko man tagad jau darīt ar to ausi. Paņēmu Caneseks to krēmu sildošo. Sakmērēju ap ausi, tur ap kaklu. Pagāja kāds, sākumā neko nesaprotu, vispār nekādas reakcijas. Pēc tam pagāja kāds 10 minūtes tāds patīkams siltums. Liekas, ausī ap ausi, viss tāds. Kaut kur pēc stundas viss pārgāja, pagaidām nesāp. Redz, jā, Canesens jaunie gēli, tas arī ir vērtība, tā kā jā. Tātad akūtās... Tā patīkami sildīja, vienkārši likās, ka tur kaut kur iekšā, tāda kā ne koda, neko, bet sildīja tā ļoti. Un pamazām tā sāpe pārgāja. Tieši tā, tāpēc es saku, ir forši, ka mums ir par rokai tie ikdienas pērles, tāpēc mums ir pērļu lāde, jā, ir pērļu lāde ar šiem te labumiem, ar kuriem mēs dalamies no savas praktiskās pieredzes, jā. Paldies, Anna, ka tu piekriti sarunai un gan jau tiksimies vēl kādā reizē par kaut ko citu parunāt, jā? Jā, noteikti. Jā, un visiem novēlēsim veselību, esiet piesardzīgi šai viltīgajā pavasarī, kur temperatūra lēkā te augšā, te lejā, un vēji te papūš, te silti, te augsti, jā. Tā kā rūpēsimies par sevi un mīļajiem. Visiem vēlam foršu superīgu dienu. Atā pagaidā. Atā. Atā, Anna. Čau.